Otro spēli Purva Spoka halē Tondibāra Jahāla aizvada Rīgas Dinamo, šoreiz pretiniekos Čeļabinskas Traktors. Un viesi maču uzsāk daudz apņēmīgāk, un arī klātesošie līdzjutēji vairāk tomēr skandēja Čeļabinskas Traktoru vārdu, un tas nepaliek nepamanīts. Rezultāts uz tablo 1-0, 2-0 un pēc tam arī 3-0, diemžēl Čeļabinskas Traktoru labā. Vienus vārtus guva Polšehura, viena rezultatīva piespēle viņam arī šajā mačā, un pēc spēles aicinājām pretinieku komandas līderi arī uz interviju. All right, that was the spectacular, exciting game. How was it for you? Easy win for 2? It wasn't easy. It was nice to get a couple goals there. Again, our goalie played well as always, so they've been holding us in games and we've been getting enough goals to win. So, did Dinamo Riga play as you expected tonight? Yeah, they played hard, but like I said, our goalie held us in there, and then we got a couple. So after that, it was a little different game, but early on, it was tough. How Tractor team reacted that you got information that you're gonna play here in Tallinn? You are here for the first time. That was great. We had a couple days, explored the city. It was nice and a lot of fun. Thank you very much, Paul. Spēles turpinājumā viens vārds apspēlēja Lauris Dārziņš, tad treneru korpusu nomainīja jau Jakubu Sedlečeku pret 6. laukuma spēlētāju, un pretinieku to izmantoja veiksmīgi, gūstot arī savas komandas labā 4. vārdus. Punkts spēlē pielika Miks Indrašis, kurš pielaboja Gunta Galviņu mesto rīpu pretinieku vārtos. Gala rezultāts 4-2 pēc spēles. Aicinājām uz interviju pirmo vārtu autoru mūsu komandā Lauri Dārziņu. Beigās jau rezultāts tīri pieklājīgs, 2-4, bet kāpa spēle bija pret Traktoru šodien? Jā, gribējās ātrāk kaut kādus vārdus gūt. Es domāju, ka mēs uzlādētos, dabūt tādas kaut kādas emocijas, ticību kaut kādām tām savām darbībām, bet, nu jā, kamēr tā nulīte mums dega, tikmēr tāds, kā nebija tik traki, bet bija bišķiņi it kā tāda nolemtības sajūta, nu, kā lai šodien iemet. Un, kāpēc nevarēja, jo viņi tikai pirmie tos 3 gols iemet? Jā, nu, viņi atrada veidu, viņi guva vārdus, viņiem vairākums nostrādāja. Un, jā, pirmais gols arī kā visi bija atgriežušies aizsardzībā, bet viņš tā kā nazas sviestā kaut kā izskrēja cauri veiksmīgi uzmet stūrī. Un, man kopumā jau bija tāda līdzīga spēle, tā ir kā visas spēle, abas komandas kaut ko taustījās. Nu, viņi uztaustīja tos vārdus, mēs neuztaustījām. Un tas šodien bija izšķiroši, kad laicīgi neguvām vārdus un tas neiedeva mums tādu, kā lai saka, tādu grūdienu. Kāda tā sajūta laukumā ir spēlēt, ka tu zini, kā mājas spēle, bet tomēr nebija nekāds noslēpums, un arī to visu varēja dzirdēt, ka tomēr lielākā daļa, pārliecinoši lielākā daļa bija pa pretiniekiem gan piekdien, gan šodien. Nu, galā mūsu līdzutēji arī bija atbraukuši, paldies viņam, ka viņi mēroja, teiksim, šito ceļu. Bet kopumā, lai vai kā, pa ko tur bija, pa pretiniekiem vai pa mums, bet atmosfēra bija laba, hala bija pilna un organizācija arī, teiksim, paldies Tallinai, ja, nu, skaidrs, ka arī jūsu stāps visu to nodrošinājāt un viss, teiksim, tas Dinamo stāps te pārbrauc un visu saorganizēja, bet arī tallinieši panāca pretīm un visu norganizēja diezgan līmenī, tā kā, teiksim, ja vēl būs kāda spēle Tallinā, tad gaidīsim to un kā lai saka, nebaidīsimies no tā izbrauciena, jo tiešām bija labas 3-4 dienas, ko šeit pavadījām. Nākamās 2 spēles, kārtīgās mājās mēs spēlēsim tiešām tur, kur arī ikdienā jūs pavadāt. Vai tas varētu būt tās pluss trumpis, ierocis, ar ko varētu likt pretim nākamajām komandām? Nē, gribētos domāt, ja mēs tur braucam uz Bratislavu, vienmēr Bratislavā grūti spēlēt. Tas pats pret Medveščaku izbraukumā Horvātijā ir grūti spēlēt. Gribētos domāt, ka viņiem arī Rīgā ir grūti spēlēt, tā kā darīsim visu, lai tā būtu, ja, lai, teiksim, dots devējiem atdodās, ka viņi mūs duši, ja tā var teikt, savās mājās, ka mēs viņiem iedosim kaut kādu vielu pārdomām atkal pie mums arēnā. Paldies! Kā jau Lauris minēja, nākamās 2 mājas spēles Rīgas Dinamo aizvadīs savās īstajās mājās Piņķos Inbox LV ledus halē, kad 4. 8. decembrī tiksies ar Zagrebas Medveščaku, bet 6. 10. decembrī pie mums viesosies Harvijs ar visu savu Bratislavas slavenu vienību. No ko, turpinam atbalstīt Rīgas Dinamo un visus gaidām uz Piņķiem Inbox LV ledus halē.